Trešā stacija Jēzus augsto priesteri priekšā. Marka evaņģēlijas 14. nodaļa, 55., 60. līdz 64. panti. Virspriesteri un viss Sinedrijs meklēja liecību pret Jēzu, lai viņu nonāvētu, bet neatrada. Tad piecēlās augstais priesteris un vidū nostājies jautāja Jēzum: Tu neko neatbildi uz to, ko viņi liecina pret tevi? Bet viņš klusēja un neatbildēja neko. Augstais priesteris vēlreiz vērsās pie viņa un jautāja: Vai tu esi Kristus, augsti teicamā dēls? Jēzus sacīja: Es esmu, un jūs redzēsiet cilvēka dēlu sēžam pie visu spēcīgā labā rokas un nākam ar debesu padebešiem. Tad augstais priesteris pārplēsa savas drēbes un teica: Kam mums vēl liecinieki? Jūs šo zaimošanu dzirdējāt. Kā jums šķiet? Un tie nosprieda, ka viņš sodāms ar nāvi. Ja tev ir iespēja šajā brīdī veltīt laiku Dieva vārda apcerei, tad apturi video un šo iespēju izmanto. Lūdz svētā gara vadību un uzkavējies pie kādas dzirdētā evaņģēlija frāzes vai vārda un vēro, kā tā tevī atbalsojas. Vai arī tu vari iztēlēt šo notikumu piedzīvot kā dalībnieks vai dalībniece. Cik mūsu cilvēcība var būt ievainota? Tie, kas iepriekš templī skaudībā un niknumā grieza zobus, bet baidījās, tagad jūtas varonīgi. Viņi ir gatavi augstā priestera priekšā dot viltus liecības. Kad cilvēka skaudībai un naidam dod veicinošu vidi izpausties, mēs zaudējam prātu, kļūstam nežēlīgi. Mums patīk pazemot un sajust atriebību. Cik ļoti mēs maināmies barā, vēl jo vairāk, ja mums ir jāspēlē lomas autoritātes priekšā. Tik izkropļota cilvēcība un tik izkropļota var kļūt reliģija. Jēzus to visu piedzīvo tur, kur pulcējās viņa izredzētās tautas garīgais zieds, sirds, kas izrādās tik saindēta. Tieši tur viņš saņem sitienus, izsmieklu un tiek iemests cietumā. Vai augstais priesteris Kajafa un pārējie jūdi negaidīja Mesiju? Vai arī viņu negaidīja tādu? Mums ir tik skaidrs, kādam Dievam ir jābūt un kā viņam ir jārīkojas. Jo skaidrāks mums tas ir, jo tuvāk noliekšanai mēs esam. Ja Jēzus vispār gulēja, tad tajā naktī uz cietuma grīdas. Sasiets, bruņotu sargu apsargāts, pats bezpalīdzības iemiesojums. Viņš noteikti neizskatījās pēc Mesijas. Tomēr man jādomā par tiem neskaitāmiem cilvēkiem, kuri daudzas naktis nevainīgi ir pavadījuši cietumos, lopu vagonos un kazarmās,
un guvuši spēku un cerību viņā, kas tonakt gulēja augstā priestera cietumā. Vai klausoties evaņģēliju, vērojot Zīgera Kodera glaznu, dzirdot apceri, tu pamanīji sevī kādu iekšēju dzīvību dodošu kustību? Ja jā, tad atgriezies pie tās un uzkavējies. Pastāsti par to Dievam un ļauj viņam runāt uz tevi. Ja vēlies, noslēdz sakot: Mūsu Tēvs lūgšanu.